Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Два Копа, и с вами я, Донат Гонзалес. И прежде чем вы начнете смотреть наше следующее видео, у меня есть несколько слов для вас. Во-первых, вас уже перевалило за 1000, чему мы очень и очень рады. Можете нас поздравить. В связи с этим мы считаем, что нужно больше времени и внимания уделять обратной связи со зрителем. Что это значит, спросите вы? А это значит, друзья, что мы будем очень внимательно читать ваши отзывы, положительную и отрицательную критику и делать коррекции. В конце концов, зачем делать некачественный контент? Его и так хватает на YouTube. Поэтому первым шагом и экспериментом будет наше следующее видео, которое будет на латышском языке с русскими субтитрами. Мы хотели бы учитывать интересы всех наших зрителей, но как можно большего количества. И чтобы всем было интересно и комфортно смотреть наши видео. Поэтому с этого момента в комментариях под видео пишите, что же лучше делать. Например, относительно языка. Делать видео на русском с латышскими субтитрами или наоборот, или вообще запилить два канала, можно еще и английский сделать. Мы будем все это внимательно читать и реагировать. И еще, наш канал развивается еще и технически, в связи с чем очень скоро появятся новые возможности, новые видео и новое качество. Поэтому оставайтесь с нами, мы вам обязательно все покажем. Теперь же я удаляюсь, говорю вам спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, ну а в продолжении наше очередное видео. Пока. Čau visiem! Man prieks jūs redzēt mūsu kanālā Dva Kopa, un ar jums es, Donāts Gonsales. Un sākumā gribētos apsveikt visus valsts svētkos, neatkarības dienā, tie, kas nezin, tie, kas nedzīvo Latvijā. Un mūsu šodienas sērija ir īpaša ar to, ka es runāšu latviski, un lejā būs tulkojums, kuriem ir grūti vai kur nezinu valodu. Un šodien mēs atbraucām uz to pašu vietu, kur bijām iepriekšējā sērijā, bet mazliet paiesim mazliet tālāk. Mēģināsim atrast tomēr to veco ceļu, un tad arī parādīsim, ja kaut ko izdosies šodien atrast. Laiks šodien labs, un bija lietus ilgas dienas, mēs jau ilgojamies pēc rakšanas. Kuģa šodien atkal diemžēl netiek, viņš mums ir ģimenisks cilvēks, un viss kaut kādas lietas. Šodien brīvdiena, un tāpēc es esmu šodien viens. Bet, es ceru, ka sērija būs interesanta, izdevusies, tā kā skatāmies. Izbadējies pēc jauniem atradumiem un entuziasma pilns, es devos meklējumos. Neskatoties uz to, ka bija jau novembra beigas, laiks bija skaists un saule spīdot pat sildīja muguru. Pirmais signāls skan, kā nav īpaši krāsains, bet diezgan zems tonis, bet rāda 10-11, kas varētu būt varš rokam. Šodien es speciāli nepaņēmu līdzi austiņas. Nevis aizmirsu, bet speciāli, lai jūs varētu dzirdēt pašu signālu, kā viņš skan. Tas būs interesanti gan tiem, kas jau nodarbojās ar meklēšanu, gan tiem, kuri vispār ir tāli no šīs lietas. Jo ir interesanti dzirdēt, ko tad mēs tajās austiņās dzirdam. Kaut gan man, piemēram, bez austiņām ir ārkārtīgi grūti strādāt. Esmu pieradis pie austiņām un nevaru es bez austiņām. Grūti, bet jūsu dēļ šodien upurējos. Tā ir tāda smuka lode. Kur viņa ir. Mērķī nav trāpījusi, ir vesela. Skanēja labi. Tādus signālus jārot. Jo, ja izlaidīs, pēc tam var nožēlot. 12:30. 11:30. Paskatīsim. Alumīnija korķis, kā gadās arī tā. Kaut kāds dziļš signāls. Dziļš, ne īpaši
Tagad melnajā metālā, bet sagribējās paskatīties. Ilgi nevarēja izmakšķerēt mērķi. Dārguma meklētāja hobijs nav nemaz tik viegls, kā varētu likties. Bet tas nav iemesls, lai tādēļ šis vaļasprieks būtu mazāk interesants. Korķis no piena vai kefīra. No PSRS laikiem. Kartējais signāls. Es jau redzu, ka tas ir stieple. Drāts kaut kāda alumīnija. Ļoti daudz tādu skan labi. Čakarē prātu arī labi. Nu, kā var dzirdēt, šitādi signāli ir labi. 12.40, tā varētu beidzot, varbūt varētu būt monēta. Signāls mazliet pamainījās, atkal rokot ārā. Bet, nu, kaut kas rekords. Kara atbalsts. Tāda veca čaula šautā. Tad mēs esam tādus jau izrakuši. Bet šī ir veca, ir pasaules kara laika. Atradu tādu keramikas gabaliņu. Kā jau iepriekšējās sērijās minēja, ka vienmēr uz to ir jāvērš uzmanība. Var redzēt, ka šis ir kaut kāds bļodas gabaliņš ar reljefu, ar glazūru. Tagad es te pastaigāšu, iespējams kaut kādi atradumi būs. Un arī trapās ķieģeļa gabali. Tas arī ir laba pazīme, bet nes kāpēc nav nekā metāliska. Nu, meklēsim, varbūt tomēr būs. Signāls 12.43. Skan arī dzirdams. Kārtējais signāls 12.45 atkal varš, iespējams atkal lode. Bet, nu, skatīsimies. Nē, monēta tā nav, tas ir alumīnija gabals. Un alumīnija gabals izskatās, ka no kaut kādas tā kā karotas, ne karotas, bet arī tas ķēģeļi. Ķēģeļi visur apkārt metājās. Labi, meklēt tālāk. Nu, bija signāls 12.40 atkal. Un te parādījās pēkšņi signāls šajā vietā, kur tie ķēģeļi. Un atraku tādu alumīnija vāciņu, podziņu, pat es nevaru saprast, kas tas ir. Bet paskatīsimies tuvāk šo vietu. Tūlītās, varbūt kaut kas būs. Operatoriņi, nāc te. Nav šauta, jo šī daļa ir vesela, nav. Tā kā uzsista ar belzni. Un šajā daļā viss ir sapuvis. Tāda zaļa. Nu, skan laba, jo ir no vara. Nu, atkal dzirdam tādu burkšķinošu dubulu signālu. Tas nozīmē, ka tā skan zelts, tā skan vienkapeika un tā skan folijas. Intriga! Vēl līdz skatīsimies, kas tam mums tad ir. Neuzminējos. Tas ir tieva vara plāksnīta. Nu, kaut kā. Tā, nu, viņi izskatās tāda zaļgadīga. Nu, labi, neko. Meklēsim tālāk. Rāpījās tāda vara stieplīte. Signāls bija 11.40. Diezgan smaga tāda. Visdrīzāk no tehnikas lauksaimniecības. Pastaigāsim mazliet te. No tās uzartās pļaus mēs aizgājām tur. Nu, klusums, vienīgais patronas, kas mums ne īpaši interesēja, godīgi. Pastaigāsim te, pastīsimies, varbūt kaut kas trapīsies, kaut kādas monētiņas, jo lauki te bijuši ir ļoti sen vēl no
zirņu cara laikiem, kā saka, ja tupkot. Labi, skatāmies. Laiks tiešām bija tāds, ka gribētos pateikties novembrim par iespēju to baudīt. 8,50, 9,40 apmēram. Šādi skan tas signāls. Nav dziļi kaut kur virspusē. Tūlīt skatīsimies, kas tad beidzot tas ir. Kaut kas ir, kaut kāda pļocka no metāla kārtējā. Grūti saskaitīt, cik tādas pļockas iepriekš jau esmu izracis. Ko mēs te redzam? Mēs te redzam kaut kādu konservu buņģu, kuru traktors apstrādājot zemīti ir salocījis. Tādā veidā. Labi, ejam tālāk. Iespējams, ka kārtējo reizi es jums solu, varbūt kāpēciņa, bet grūti pateikt. Grūti pateikt pagaidām. Jo parasti viņus ir ļoti grūti pat ar pinpointeru bieži vien ļoti grūti izķert viņu maziņu un tas mums ir. Nu tā nav monēta, bet tā ir poga, kā saka, parasti racēji no pantaloniem. Pantalonu poga. Izskatās kā kāpēciņa pēc izmēriem. Zeme ir garšīga. Ļoti. Nu tāda viņa ir. Iesim tagad atpakaļ. Tik tālu mēs vēl neesam gājuši nekad, kā tagad, pa šīm pļavām, bet, nu, nekādu pat PSRS monētu neizdevās atrast. Kaut gan es, nu, taisīju tādus plašus vēzienus, tīri, lai izlūkotu. Tā kā iesim tālāk atpakaļ. Vēl vienu vietiņu tur pārbaudīsim, pastaigāsim, varbūt tomēr kāda monēta arī izkritīs. Atkal skanēja labi, 11, kaut kur 30 apmēram. Un trāpījās tāda apaļā lode. 11.30 signāls, bet atkal pazuda. Tik līdz sāku rakt. Nozīmē. Iespējams, ka kaut kāda drāts. Bet mēs jau ejam uz mašīnas pusi. Jau pamazām beigsim šodienas pasākumu. Varbūt uz beigām vēl izdosies kaut ko izmakšķerēt. Tā ir lode. Lode. Līdzīga kā bija iepriekš tikko. Tāda apaļa. Labi, iziesim vēl pa loku un dosimies mājās. Ļoti augsts šodien. Tā, skanēja kā folijas atkal un tā paceļot zemi, paspīdēja kaut kas, es jau domāju, nu būs monēta, nu sudrabs tur. Bet nu nekā, trāpījās tāda figņa, ja to tā var teikt. Tāda apaļa, iekšā šķidrums un nosaukums, nu tas ir zāles lielopiem visdrīzāk, nosaukums Lis Wool Pen. Kaut kāda vakcīna tā ir. Tur rakstīts vakcīna otrā pusē. Tāda viņa ir, tā viņa izskatās. Tā kā, nu trāpās, jā, trāpās tādas arī tādi atradumi. Īpaši vietās, kur lauksaimniecība ir aktīvāka. Tā kā tā. Nu paši dzirdat, kāds signāls ir 4,45, kaut kas interesants. Tā kā mēģināsim tūlīt jau izrakt, un es domāju, ka tas arī būs pēdējais šodien. Rokām! Nu, parādījās vēl tāds ripulis beigās. Tā kā iespējams, ka tā ir monēta, iespējams, ka nav, iespējams, ka ir, tur skatīsimies. Un tas kā vienmēr, uz beigām jau
vienmēr parādās kaut kāda tāda signāla. Nu, tūlīt skatīsimies. Ņemsim rokās. Nu, parasti tā berst, bet es redzu, ka tas ir vara. Berst neiesaka. Protams, tā. Es viņu pēc tam iztīrīšu ultraskaņas vanniņā, un tad es jums parādīšu. Tā kā es domāju, ka jūs jau to redzat, jo video viņš būs. Bet tā ir vara monēta, resna, ļoti tāda smaga. Es domāju, ka tas ir Nikolaja kapeika vai 5 kapeikas cara Nikolaja. Nu, kaut kādi varētu būt 800. gadu beigas, 900. gadu sākums. Bet, nu, protams, ka es varu arī kļūdīties, nezinu. Tā kā tā. Kā redzat, izraku milzīgu bedri. Nu, kādi 60 centimetri. Bija krāsains signāls, nu tāds krāsains, šaubīgs. Bet šaubīgos vienmēr jau jārok, kā mēs visi zinām. Domāju, varbūt kāds, nu, kāda kara atbalsts. Bet nē. Tāds ļoti sarūsējis un izskatās vecs cirvītis. Nu, sapuvis ir tādā, nu, līdz nemaņai vienkārši, tāpēc arī detektors šaubās. Tā kā tā, nu, cirvi man ir NT arī bijuši. Domāju, ka tas ir pēdējais signāls, šodien iesim jau uz mašīnu. Šodien mēs esam nolēmuši beigt mūsu meklēšanas. Paldies, ka jūs skatījāties. Cerams, ka jums bija interesanti. Arī šis video, neskatoties uz to, ka atradumi baigi daudz vērtīgi nebija. Tā kā tā, mēs arī turpināsim jūs priecēt. Ja gadījumā kādam ir kaut kāds īpašums, māja, vēl kaut kas, kur vecmama kaut ko ir noslēpusi, un jūs gribētu arī, lai mūsu filmās parādās arī meklēšana pie jums, ja jums tāda vēlme ir, tad rakstiet uz norādīto te e-pastu, gan jau sarunāsim, atbrauksim, nofilmēsim un uztaisīsim interesantu video un interesantu stāstu. Tā kā tā, paldies, ka bijāt ar mums, ar jums bija kanāls 2 kopā, un es Donāts Ganzales. Čau!